Esat sveicināti jauniešu mājā. Mums ir ļoti liels prieks jūs redzēt šodien vēl mazajā pulciņā. Jums šobrīd ir 20 minūtes laiks, lai runātu par jūsu programmu, ko tieši jūs piedāvājat jauniešiem. Lūdzu, vārds jums. Sveiki, man sauc Edvards Rubīns. Es vēl neesmu pārāk tālu no šī jauniešu vecuma grupas vēl aizvirzījies, tā kā vēl kaut kas ir svaigs atmiņā. Un iekšienē sirdī jūtos jauns, bet mūsu programma vispār ir tā būtiskākā lieta, ko mēs gribētu pateikt, ir tas, ka visa centrā, teiksim, kas ap to, kas notiek mūsu pilsētā, visa centrā jābūt ir cilvēkam. Jo, ja nebūs cilvēks, nebūs šie, teiksim, nākamās paaudzes, ja, tad visas šīs investīcijas skaistajos centros, ielās, infrastruktūrā, viņiem zudīs šī vērtība, jo, teiksim, mēs redzam to šodien pēc skolām, ja, kuras tiek slēgts ciet un tādām lietām, bet pēc tā vēl droši vien, ka mēs vēlāk pieskarsimies. Un tātad viss centrā jābūt cilvēkam, jo cilvēks ir šī lielākā vērtība, kas ir mūsu valstī, mūsu zemē, mūsu tautai. Un tieši tāpēc ir arī nepieciešams šis atbalsts ģimenēm, jo arī ģimenes ir tās vietas, kur šie jaunieši no kurienes nāk. Un ģimene tā ir tā vieta, kur mēs ieliekam šīs vērtības un izpratni par vērtībām arī nākamajām paudzēm, bērniem un jauniešiem, un tāpēc tas ir svarīgi. Un jaunieši, es gribētu, tā kā tas diapazons ir ļoti plašs no, cik bija 13? No 13 gadiem gan arī līdz 30, ja, un katrā kaut kādā vecuma grupā ir dažādas intereses jauniešiem. Un tāpēc tāda viena atbilde uz visu šo vecuma diapazonu noteikti nederēs. Bet ir jāskatās pēc šīm interesēm. Pozitīvi ir tas, ka Ventspilī mēs nevaram teikt, ka viss ir ļoti slikti, un ir lietas, kuras ir labas, un ir lietas, kuras mēs varam uzlabot, un tāpēc arī mēs startējam šajās vēlēšanās, lai kaut kādas savas idejas ģenerētu un iepazīstoties varbūt ar situācijām tuvāk, kaut kāds meklēt risinājumus, lai šī situācija Ventspilī mainītos, lai jaunieši varbūt tas aktīvāk būtu, ņemtu dalību kaut kādās pilsētas attīstības un teiksim, izklaides jautājumos. Un varbūt tās par tiem punktiem, varbūt es došu vārdu tev pastāst. Sauc Jekaterina Pūrīte, arī es neesmu tik tālu prom no šī jauniešu vecuma, bet tajā pašā laikā man arī pašai ir meita, kurai tūlītās būs 19 gadi. Un skatoties to, ko Edvards jau minēja attiecībā uz ģimeni, jā, ir izskanējis tas, ka mēs ļoti esam centrēti uz šīm ģimenes vērtībām, bet mēs necentrējamies tikai tādā skatījumā, kā bieži vien ir izskanējis arī Ventspils mazulim draudzīga pilsēta. Jo mūsu izpratnē ģimene tas ir sākot no mazulīša, un tā skaitā vēl nedzimuša mazulīša līdz pat simtgalvim. Un tā skaitā jau ņemot vērā šobrīd esošo dzimstību, kur dzimst aptuveni līdz 300 bērniem, un paskatoties arī to pašu statistiku, cik tad šobrīd ir tie jaunieši, un paskatoties tad tātad. No tiem jauniešiem tas kopējais skaits no visiem iedzīvotājiem tie nepilni 5000. Tas nevarētu teikt, ka ir ļoti daudz, un no šiem 5000 tie, ko es domāju, ka aizsniedz jauniešu māja, kas ir skolēni un studenti, vai es pareizi saprotu, ka tie pārsvarā esat jūs, tie 30% vecumā no 15 gadiem. Bet tā ir ļoti, ļoti svarīga, ņemot vērā, ka kopā 32,000 ir Ventspilī, gandrīz 33. Tā ir liela sabiedrības daļa. Un mēs neskatāmies uz to, ka tikai mēs veidojam bērnu laukumiņus, lai tie būtu mazuļiem, kuri patiesībā nemazām nedzimst tik daudz. Bet, lai galvenais tas resurs, tas potenciāli ekonomiski aktīvais, tie ir tieši jaunieši. Un ja jaunieši dosies prom, tad kas veido šo pilsētu? Tāpēc, ka galvenā tā uguns patiesībā,
kas var aktivizēt un kas, kā mēs dzirdējām arī citā diskusējā, Ventspilī ir klusums. Tie ir jaunieši. Tāpēc mēs redzam to, ka tieši jauniešu māja varētu būt, varbūt pārskatot to, kas šobrīd notiek un veidojot aktīvāku dialogu tieši ar jauniešiem, būtu tā, kas varētu iekustināt. Nav tā, ka mums nekā nav. Mums ir. Un patiesībā pašvaldība, ja mēs skatāmies vēsturiski, ir izveidojusi ļoti daudz labas lietas, kā materiālo bāzi. Ir brīnišķīga jauniešu māja. Ir tik forši te. Tātad bāze ir, komisijas ir, viss kaut kas ir. Bet jautājums varbūt ir arī tas, ka mazās niansēs, kas skar, piemēram, to pašu informāciju. Vai Ventspils augstskolas, piemēram, studenti kādā veidā arī vēl neizvēloties studijas Ventspilī, var uzzināt par jauniešu māju Ventspilī? Vai tur ir informācija, pieņemsim, mājaslapā? Šodien, paskatoties mājaslapā, informācijas nav. Tāpatās arī Ventspils tehnikumā mājaslapā tiešas informācijas uz to, ka Ventspilī atrodas jauniešu māja, īsti tā kā nav. Un tās nav šausmīgas lietas, bet mājaslapā ir arī tā viena, varbūt novecojuša, bet vieta, kur kāds varētu arī ieskatīties un meklēt tās saiknes. Tāpēc mēs uztveram, ka tas, ko mēs varētu darīt nākamajos 4 gados, ir arī tas, ka veicināt tieši šo sadarbību starp NVO, jo arī attīstības fabrika tā tad ir nevalstiskā organizācija, un ir arī citas nevalstiskās organizācijas, un kādreiz Ventspilī bija nevalstisko organizāciju atbalsta centrs, kas šobrīd savu darbību neveic. Un mēs arī pārstāvam kādu Ventspils nevalstisko organizāciju, kas aktīvi veic arī brīvprātīgo darbu. Un tas, ko arī mēs no praktiskās pieredzes redzam, ir tas, ka nav šī komunikācija starp biedrībām, tā skaitā arī ar jauniešu māju vai arī ar studentu padomi, kuru mēs kādreiz esam vērsušies, aicinot iesaistīties kādās brīvprātīgā darba aktivitātēs. Līdz ar to viens no tādiem lietām, ko mēs vēlētos veicināt, ir sadarbība NVO sektorā, nevalstiskajās organizācijās, tā skaitā arī aktīvi sadarboties ar jauniešiem, kas varētu kaut kur iesaistīties pie šī nevalstiskā sektora un jau veicināt arī sabiedrībai svarīgu norises, iesaistoties tajā un redzot, kas vēl notiek pilsētā. Vēl var piebilst, tas ir vairāk tā kā skolas vecuma jaunieši, jā. Skolēnu mācību uzņēmumi, jā. Mēs ar tā kā dažiem pārstāvjiem, tiem dalībniekiem, kas paši tajā ņēmuši dalību, teiksim, ir bijušas sarunas, un teiksim, tas secinājums ir tāds, ka vārdos, jā, mēs gribam atbalstīt, un tas, teiksim, tas, kas skar pašvaldību, jā. Bet, kad tas nonāk līdz reālai darīšanai, tad bieži vien ir kaut kādi šķēršļi, argumenti, kāpēc to nedarīt, vai kaut kādi ierobežojumi, objektīvi, neobjektīvi. Mēs zinām, ka visas lietas mēs varam izdarīt, ja vien mums ir šī griba. Un es domāju, ko gan vēl mums atbalstīt, ja mūsu jaunieši ir, teiksim, izvirzīti dalībai kaut kādās starptautiskās izstādēs ar saviem, teiksim, idejām, ar savām jaunrada kaut kāda, jā, ko viņi var aizvest pasaulē un tai pašā laikā nest arī Ventspils vārdu pasaulē, jā. Un ja viņi just šo atbalstu, es domāju, ka ir svarīgi, lai viņi jūtu atbalstu šeit Ventspilī, un lai nav tā, kā mēs aizējam uz skolām, parunājam ar jauniešiem, un lielākā daļa, tā teikt, 80% savu nākotni cenšas, ja plāno saistīt ar kaut ko citu, kaut kur citur, ne Ventspilī. Un mūsdienu, tā teikt, tehnoloģijas pieļauj dažādas iespējas, jo šeit ir visa vide ir, gan ekoloģiski, gan tehnoloģiski, visādās, teiksim, veselīgam dzīvesveidam un tam līdzīgi. Viss ir nodrošināts vienkārši, lai šis darba iespējas jaunieši viņi var. Tas, ko pēdējos, tā teikt, nesenajos gados ar visiem ierobežojumiem cilvēki iemācījušies, ir strādāt attālināt, un daudz arī to veiksmīgi izmantojot, sevišķi jaunieši, jaunā gada gājuma cilvēki, kas ar tehnoloģijām tieši strādā. IT jomā ļoti labi to izmanto, un mums, teiksim, būtu tā
tā vēlme arī, lai tie jaunieši, lai viņi neaizbrauktu, lai būtu šīs, mums ir biznesa inkubatori un tādas dažādas lietas arī, kas attiecīgam vecuma posmam vajadzīgs ir. Un vēl viens moments, ko es gribētu pievērst uzmanību, kad mēs runājam par ģimenēm un mēs runājam par jauniešiem. Manā skatījumā, varbūt kāds man par vecmodīgu uzskatīs, bet es esmu bijis, man ir nācies redzēt it kā, jaunas ģimenes, jo, tad šie puiši, biežāk puiši, jo meitenes kaut kā varbūt savādāk neaizraujās tik daudz varbūt ar datorspēlēm un tam līdzīgi, bet, kad gan arī 30-gadīgs jaunietis, kuram ir bērns vai divi ģimenē, un viņš aizraujās ar spēlītēm, man liekas, tas ir tāds, tāda neliela aizķeršanās kaut kur tajās bērnu izklaidēs, jo teiksim, no jaunekļa par vīrieti kļūst ar to, ka tu sāc uzņemties atbildību. Nevis tikai tu sagaidi, bet ka tu sāc uzņemties atbildību, ka tu sāc atbildīgi pret kaut kādām lietām izturēties un ka tavu domāšana arī mainās. Un tas ir tās lietas, kas tās nemainās vienā dienā. Tas, tas piemērs, ko es teicu, tas ir rezultāts kaut kam, kas ir bijis agrāk. Ja? Un tieši tāpēc ir svarīgi ģimenes, tieši tāpēc ir svarīgi arī šīs jaunās ģimenes, lai jaunieši arī, lai Ventspilī būtu atbalsts arī jaunām ģimenēm. Varbūt tās, ja cilvēki mīl viens otru un viņi grib dibināt ģimeni, lai viņiem būtu, visas šīs iespējas just šo atbalstu, gan morālu, gan, kaut vai mazās lietās, kaut kādi atbalsts, ja mēs zinām, ka šo jauno ģimeņu nav tik daudz, un demografiskais jautājums ir ļoti aktuāls, un kur tad dzimst šie veselīgie bērni, ja ne jauniem cilvēkiem. Jo pēc statistikas tad es varu kļūdīties par tiem gadiem, bet 2000. gada sākumā bija statistika, ka sievietēm pirmais bērns dzimst 22 gados. Nosacīt, tas ir jauniešu šis vecums, ko noklāja arī jaunieši. Tad tagad tas jau ir tuvu pie 28, kad pirmais bērns ienāk ģimenē. Tad, parasti cilvēki pēc tam jau otrais, trešais. Ja? Mēs zinām, ka Latvijā tad mums ir ar vienu, ar diviem vairs, situācija grūti būs glābt. Mums vajag 3, 4, lai šīs ģimenes būtu, lai viņas just šo atbalstu un lai viņas varētu pilnvērtīgi arī šiem bērniem dot to, kas viņiem vajadzīgs. Un lai jaunieši arī nebaidītos varbūt tās uzņemties šo atbildību un būt par šiem labiem piemēriem. Attiecībā uz pusauģiem, tātad, kas būtu jauniešiem no 13 gadu vecuma, to, ko mēs arī esam iekļāvuši savā redzējumā, protams, tur nepieciešama lielāka izstrāde, bet šobrīd tātad nodarbinātība, tātad oficiāli mums ir pieejama no 15 gadiem no Nodarbinātības valsts aģentūras. Tomēr bieži vien ir tā, ka tas jau ir tas vecums, kad tev jau ir jāsāk izvēlēties, ko tad tu darīsi tālāk, ar ko tu saistīsi savu dzīvi, kur tu ies mācīties. Un tas, ko mēs vēlētos arī tātad pašvaldībā esot, izstrādāt kopā ar jauniešu māju kādu programmu, kurā mēs varētu nodarbināt kā praksē, ļaut pusauģiem no 13 gada vecuma doties jau pie uzņēmējiem. Tā nebūtu darba vieta, bet tā būtu prakse, par kuru viņi arī varētu saņemt stipendiju. Tai nav jābūt garai, ņemot vērā arī kaut kur izskanējušos. Ne tik daudz arī pagājušā gadā bija tie uzņēmumi, kas deva šīs darba vietas Ventspilī, bet šāda veida prakses dotu bērniem, jauniešiem šīs pirmās darba prasmes, un tam nav jābūt garam laikam, tam nav jābūt mēnesim, tas arī varētu būt kādas 2 nedēļas. Jo savā laikā arī Ventspilī bija tāda prakse jau kādus gadus atpakaļ, kad arī jaunāki bērni nekā 15 gadi tika nodarbināti. Praksi, tas būtu labi, ja jaunieši saprast vismaz to, ar ko viņi tiešām negrib nodarboties. Ja? Jo tādā veidā izkristalizējās šis skaidrība, ko es gribu.
un ar ko es gribu nodarboties. Un, teiksim, atskatoties uz šo iepriekšējo diskusiju ar jauniešiem skolā, un pacēlās jautājumu par teiksim, medicīnas jomu un speciālistu trūkumu un tam līdzīgi. Un kad no tiem 50, 60 jauniešiem es pajautāju, cik no jums nākotnē plāno saistīt savu dzīvi, savu darbu ar medicīnas jomu, tad tur bija viena meitene, es redzēju, kas pacēla roku, varbūt bija vēl kāds, varbūt netik droši, ja? Bet tas arī ir rādītājs. Un es domāju, ka ir iespējams arī, nu, teiksim, kā pašvaldībā strādājot kaut kādā veidā pie šīs izglītības programmām, ieinteresēt arī jauniešu bērnus, tātad arī par šīm tik svarīgajām jomām. Ja mēs zinām, ka, teiksim, IT joma tā ļoti daudziem interesē, tā ir saistīta ar mūsu ikdienu. Veselības nozara tad mums sāk interesēt, kad mums pašiem saskara ar to sanāk. Mēs saprotam, ka tur vajadzētu kaut ko labāku. Un atkal mēs atgriežamies pie jautājuma, ka visa centrā ir jābūt šim cilvēkam. Mums var būt iekārtas pa miljoniem nopirkts, mums var būt slimnīca, mums var būt palāts labi aprīkots, viss kaut kas. Bet, ja mums nav šis speciālists, kas prot strādāt ar šo iekārtu, nav speciālists, kas izveido aprakstu un izdara slēdzienu, tā ir, teiksim, mūsu sabiedrībai, kas ir visapkārt un kur nepaliek jaunāka, kur noveco un kurai līdz ar to ir vajadzīga vairāk arī šī medicīniskā aprūpe, medicīniskā palīdzība un līdz ar to, nu, tā teikt, varbūt tās ir kaut kādas iespējas izkristalizēties, kā teiksim, ar skolēniem strādāt, lai šīs dabas zinības, medicīnas joma kaut kādā veidā viņas, teiksim, veicinātu šo interesi par šīm lietām. Tas, lai ar skatu nākotnē. Jūs ļoti daudz runājāt tieši par jaunajām ģimenēm, ka viņas vajadzētu atbalstīt, lai mums būtu vairāk bērnu, kur pēc tam tapt par šiem jauniešiem, kur varētu padarīt mūsu pilsētu krāšņāku. Kāds tad ir jūsu plāns atbalstīt šīs jaunās ģimenes? Tām attiecībā uz dzimušajiem bērniem palielināt šo atbalstu bērniņa piedzimšanai no šī brīža situācijas, kur ir 300 eiro, palielināt viņu uz 1000, bet ne tādā veidā, kā šo atbalstu saņemtu visu uzreiz. Ar tikko bērniņš piedzimst 1000 eiro, jo šobrīd tātad piedzimstot bērniņam, ģimenes saņem 300 eiro tādā gadījumā, ja abi no vecākiem ir deklarējušies Ventspilī. Savukārt, ja tikai viens no vecākiem ir deklarējies, tad būs tikai puse. Un mēs arī esam praktiski dzirdējuši, ka ir ģimenes, kas atrod arī kādus radiniekus un speciāli deklarējas ārpus Ventspils pašvaldības, lai varētu faktiski saņemt lielāku piedzimšanas pabalstu. Tātad, vienalga ģimene meklē šo labāko izēju. Mūsu piedāvājums tātad ir, lai vismaz viens šis vecāks ir deklarējies, lai nav šīs formalitātes, kad kāds pārdeklarējas kaut kur citur. Ja viens vismaz no vecākiem ir deklarējies pašvaldībā, viņš saņem pirmajā reizē 500 eiro, pēc tam viņš saņem pabalstu 200 eiro tādā gadījumā, ja gada laikā šis bērns nav deklarējies kaut kur citur, ja šī deklarācija ir nepārtraukta bijusi. Un pēc tam viņš saņem vēl daļu no šī maksājuma tad, kad ir 2 gadi, un tā skaitā tad, kad ir 3 gadi pēdējo maksājumu. Bet tādā gadījumā, ja šis bērns pastāvīgi ir bijis deklarējies Ventspils pašvaldībā, tātad nemainot, es piedeklarējos šeit, pēc gada man ir izdevīgāk un es esmu kaut kur citur, un noteikti līdz ar bērnu vismaz viens no tiem vecākiem būs deklarējies šeit. Kā mēs zinām, tas arī, ja vecāki strādā, tad attiecīgi ienākumu nodoklis nāk uz pašvaldības budžetu, ja? Un arī tā teikt, valsts subsīdijas nāk uz pilsētas budžetu. Mērķa auditoriju un jauniešus mēs tā kā uzskatītu tomēr dažādi 25, bet tomēr 30 arī 29 gadiem. Tad Ventspilī šādā vecumā jaunieši mums sanāk, ka ir
diezgan daudz. Un ņemot vērā šo plašo klāstu no 13 līdz, pieņemsim, tiem pašiem 25, 29 gadiem, kad arī šīm jaunajām māmiņām, jaunajām ģimenēm būtu arī kāda vieta, piemēram, arī šeit, kur viņi varētu satikties, bet tā jau būtu pilnīgi cita interešu grupa. Tie nevarētu būt varbūt ar mazo zīdainīti, iespējams, viņam noteikti neinteresētu Helovīnu skrējiens, vai arī viņam neinteresētu tā ģimene, bet arī šī varētu būt kā tā kopējā vieta, kur viņi varētu sanākt arī atbilstoši šai vecuma grupai, kur viņas jau ir šīs citas intereses. Okay. Labi, paldies. Jūs arī minējāt jauniešu aktivitāti. Nu, šobrīd mēs zinām, ka ar jauniešiem ir kā ir, kāds ir aktīvāks, kāds mazāk aktīvs. Kāds tad ir jūsu plāns viņus padarīt aktīvākus, iesaistīt tajā pilsētu vidē? Pirmām kārtām tas varētu būt tā, ka izpētīt to padziļinātāk, kas jau notiek. Kā mēs minējām, tad mēs uzskatām, ka mums nav viss tik slikti, ka ir jau tā bāze izveidota šeit. Tikai ņemot vērā, ka viņa nav arī, ka ir kaut kādas problēmas. Par to varētu arī liecināt tas, ka šodien mēs neesam tik kuplā skaitā, nav šī interese attiecīgi par kaut kādām lietām. Un veicināt arī kādu aptauju veikšanu, tātad veidot šo komunikāciju, iet pie jauniešiem un iztaujāt, kas tad ir tas, ja viss ir kluss, kas ir tas, ko viņi vēlētās, ko viņi uzskata par tiem lielākajiem šķēršļiem, lai viņi varētu tā tad izpausties. Jo tāpatās, ja ir kāds piemērs, kur jaunietis ir izrādījis savu iniciatīvu, bet beigās viņš ir saņēmis kādu noraidījumu, vai tas viņam, ka viņš ir izteicis savu ideju, vai viņš otrais to vispār gribētu arī izteikt. Mēs zinām, varbūt neliela piebildē. Mēs zinām, ka tie, kuri ir aktīvi, tie parasti viņiem ir sportā jau tur šahu spēlē, kaut kādas pulciņas vēl izmanto, dzied, jā, pulciņos un uzstājās, ir aktīvi. Tā daļa, tie, protams, ir varbūt, 10% varbūt tās no visiem, jā. Bet tas klāsts ir plašs un ko pilsēta var piedāvāt, un varbūt ir vēl, noteikti ir vēl neizmantots iespējas, tāpēc, vajadzīgs ir šis izkristalizēt, kas tad ir, jo mums ir tehniskas lietas, es zinu, tehnikumā ir, teiksim, ar visiem kartingiem, ar tiem, kas nodarbojas ar motosportu, jā, ir kam patīk moči pilsētā, to mēs redzam pilsētas gājienā, cik daudz ir tādi entuziasti, jā. Ir kaut kādas varbūt, šīs lietas, tā teikt, jānoskaidro ir, un ļoti daudz ir, kas slēpjas mūsu komunikācijā noteikti. Veicināt šo komunikāciju. Varbūt jums ir kāds konkrēts idejas, kāda pasākumi, anketēšana. Varētu būt, ka tā ir arī kāda veida anketēšana, kur iesaistās tātad caur skolām, un ka tā tiktu apkopotas arī šeit. Anketēšanas caur skolas pieredzi bieži vien nav arī aktīvas. Ir bieži pieredzēts to, ka ir ļoti mazs jauniešu skaits, kurš atbildētu. Ja šis nestrādātu, kāds ir tālākais plāns? Tas ir, teiksim, jūs kā jauniešu māja. Mēs zinām, ir dažādas organizācijas, kas iet pa skolām un kaut ko stāsta. Nesaukšu nevienu vārdā, bet teiksim, no jauniešu mājas jūs ar kā pārstāvi esat, vienkārši man nav informācijas, vai jūs, teiksim, pie tā vecuma grupas, kas ir skolās, jūs arī, ir kaut kāda iespēja jums iet un stāstīt par to, kas šeit notiek, jo... Nē, Iespēja vienmēr ir, bet, kā jau jūs teicāt, viss atgriežas pie cilvēka, un ja cilvēka resurss ir mazs, tad lietas notiek tās, kuras var notikt. Un ja cilvēka resurss būtu daudz lielāks, tad mēs varētu arī aizsniegt neaktīvos jauniešus, ielu jauniešus un tā tālāk, bet tā kā cilvēka resurss ir tik, cik viņš ir, tad kas tiek darīts, tas tiek darīts. Pie skolēniem mēs ejam diezgan bieži. Mēs piedāvājam neformālās izglītības aktivitātes, un viņi zina, kas ir jauniešu māja, un mēs viņiem arī iesakām piesakot visos sociālajos tīklos, lai viņiem būtu šī informācija par pasākumiem.
Un kā jau es iepriekš minēju, kad ir pasākumi, kuros mums ir 20, 30 jaunieši, un es prasu, kur jūs uzzinājāt sociālos tīklos un afišās skolās, un tad es prasu, kāpēc tad jūs neatnācāt uz filmu vakaru, kas bija 2 dienas atpakaļ. Man neinteresē. Tajā pašā laikā viņi saka, ka viņiem filmu vakar interesē. Nu, tad, jā. Aktivitātes, nu tad 45% no jauniešiem no 15 līdz no visiem jauniešiem 45% ir tie, kas ir ekonomiski aktīvie. Nu, tātad darbspējīgie. Līdz ar to viņiem arī būs savas citas intereses. Nu, tātad tur mums būtu jāpiestrādā pie tā, kā mēs viņus aizsniegsim, jo tā nevarētu būt īsti varbūt skola. Tas varētu notikt savādākā veidā. Attiecībā uz tieši jauniešiem skolā, kāda veida anketēšana, es neesmu iedziļinājusies varbūt, bet kādā veidā anketēšanas process jau šobrīd tiek organizēts? Tad, kad viņi neatbild, vai tas ir vienkārši aizsūtīts e-klasē? Ar WhatsApp grupām. Bet, ja pieņemsim ar vecmotīgo metodi, ka tas notiktu kādā no stundām, veltot tam kādas 10 minūšu laikus un sadarbojoties, tā tad ir izglītības pārvaldi un dodot šo daļu arī tam, ka arī kādi no pedagogiem tās 10 minūtes laika velta, ka pieņemsim ir tas pats QR kods, ko jaunieši varbūt lielākā daļa, nu tā tad varētu noskanēt un aizpildīt tur to aptauju. Nevis tas, ka es aizmirsu un neredzēju, jo es esmu šausmīgi daudz grupās, aizpildīšu vēlāk, vai arī paskatījos aptauju, atkal mani neinteresē. Bet, nu, tātad izmantojot arī šīs citas sviras sadarbību, lai, nu, tātad šo balsi sadzirdētu. Labi, paldies. Jūsu programmā ir vairākas reizes minēta arī reliģijas nostiprināšana. Kā šis varētu ietekmēt jauniešus? Kā es teicu, ģimene ir tā vieta, kur šīs vērtības tiek ieliktas. Un mēs, ja mēs paskatāmies mūsu tautas dziesmas, ja, tur nesunīšam kājās spērt, tur neguntiņas pagalītes, tur tēvs māte, ja, nu, teiksim, ja mēs atskatāmies reliģiju, kristietību, tad kur vēl citur, ja, tad tur ir šis viens no baušļiem godā savu tēvu un māti, un tad tev labi klāsies, un tad tu ilgi dzīvos. Un es domāju, ka visi grib, lai labi klātos un ilgi dzīvot, un ir teiksim, runājot ar cilvēkiem, kas ir pirmās Latvijas Republikas laikā dzīvojuši, tas bija, teiksim, kādu no maniem radiem, ja. Viņš teica, mūsu skola sākās, teiksim, skolas rīts sākās, kad visi kopīgi mēs, bija rīt lūkšana, teiksim, kaut kāda kopīga, un tad visi gāja mācīties. Un tas bija tajā laikā. Bet tātad vēsturē, tātad Latvijas šis uzplaukums, mēs runājam par jaunlatviešiem, bet tas, kas ir devis šo, teiksim, tā teikt, izrāvienu, varbūt tās šo pacēlumu, ja, tie ir bijuši tie jaunatviešu vecāki. Jaunatvieši, tad mēs zinām, tur Krišjāns Valdemārs vai vēl kaut kādi, ja. Bet viņiem ir kāds noteikti palīdzējis, un ir kaut kas, kad viņi sākuši lasīt, un mēs zinām, ka vēsturiski ir šīs pat statistika, ja, no hronikām, kad Latvijā cietumi bija aizvērti, tiesām nebija darba, krogiem nebija darba, un tāpēc, kad cilvēki gāja uz dziesmu svētkiem dziedāt dziesmas, un tie bija kori. Ja, tad, šīs vērtības, tās ir svarīgas arī ģimenē. Protams, tas nenotiks tā, tas ir atkal process, kad šīs paudžu maiņa notiek, un šīs vērtības, mēs nedrīkstam viņas pazaudēt. Tātad lielākoties jautājums ir par to, kā ģimenes nostiprinās reliģiskās vērtības, ja? Mēs runājam tieši par kristīgām vērtībām, un tā ir mūsu neatņemama sastāvdaļa, jo tas ir ietverts arī mūsu Satversmes preambulā, kā kristīgās vērtības. Un dzīves ziņa un visādas citas lietas, jā, viņas tikums arī tai skaitā, nu tā tad ir vērojams mūsu programmās. Tādēļ tajos brīžos, kad ir arī izvēle attiecībā uz kādiem pasākumiem un to saturu, vai Ziemassvētki šobrīd arī kādās aktivitātēs mums ir vienkārši tradicionāli, nu tā tad vērsti uz, pieņemsim, ka tā ir eglīte,
vai arī tomēr kaut kur tiek pieminētas arī šīs kristīgās vērtības tai skaitā. Un ņemot vērā, ka mēs nesludinām kādu konkrētu konfesiju vai kādu konkrētu reliģiju, tad tomēr tā ir atgriešanās pie tā, kas ir šīs vērtības kristīgās. Un tā ir mūsu morāla, tas ir mūsu tikums, starp citu daudzas arī lietas, arī medicīna ir nākusi no brīvprātīgā darba un tieši no kristiešu vides. Tā ir morālā pārliecība, vai esam arī tas arī veido mūsu zemes patriotismu, manā skatījumā. Tad atgriežoties pie jautājuma, kā šis tieši varētu ietekmēt jauniešus? Ja pieņemsim, runājam, atkal atgriežamies pie ģimenes vērtībām. Tad tikpat labi sadarbojoties arī ar izglītības pārvaldi, tie varētu būt arī kādi projektu konkursi, kas veicinātu arī to vērtību popularizēšanu kā ģimenes. Labi, paldies. Arī labie darbi, ja? Tā kā labie darbi, viņi jau, tas būtu, teiksim, ir labi būt labam un palīdzēt šim, varbūt tās pensionāram, ja? Vai labi ir, teiksim, autobusā braucot. Man mācīja kādreiz, nekur citur, bet tas bija ģimenē iemācīja, ja tu redz, ka sirms cilvēks, un tu sēdi autobusā, tu var piecelties un iedot viņam vietu. Mūsdienās es domāju, ka tas ir retums. Ja? Tas jau tā teikt izskaust šī tradīcija kā vērtība. Tāpēc tas atgriežas atkal pie šīs cieņas pret vecākiem cilvēkiem, pret iepriekšējām paudzēm. Varbūt pat, ja mēs viņus pat līdz galam bieži vien varbūt nesaprotam. Labi, paldies. Kāda ir jūsu stratēģija noturēt jauniešus pilsētā? Žogriņķi. Vērā, ka 45% no jauniešiem tomēr bija tie nodarbinātie, to, ko mēs redzam, ir mazā biznesa attīstība. Jo tas, ja runājam tieši par šiem skolēnu uzņēmumiem, tātad, ja skolēnu uzņēmums, ja viņš ieraudzīs šo atbalstu, tāpēc, ka daļa no tām idejām, vai mēs tiešām uzskatām, ka mums nav radošu jauniešu šeit, es uzskatu, ka viņi ir. Jautājums tātad par viņu spārniem, vai tie netiek aplausti. Jaunieši tātad atbalstīt šos jauniešus arī studentus, tā skaitā, kas pabeidz ekonomikas fakultāti, dodot viņam kādu arī starta pašvaldības atbalstu, lai viņš vēlētos šeit arī izmācījies par šo uzņēmēju, arī to praktiski veidot šeit, nevis doties kaut kur citur. Arī samazinot nekustamā īpašuma nodokli tiem uzņēmējiem, tā skaitā arī redzot tur jauniešus, kuriem pieder šeit nekustamais īpašums un ka savā pirmajā stāvā viņi arī varētu veidot savu uzņēmēju darbību. Teiksim, šīs ekonomiskās aktivitātes atbalsts, tas varētu būt dažādās formās, ja? Un bieži vien mēs zinām, ka ir arī valstiski, ja, tad LIA un cita teiksim, iespējas gūt atbalstu, bet mūsu intereses ir tā kā, lai viņai neaizbraukt no šejienes un, teiksim, ne visiem jauniešiem iespējams būs šis nekustamies īpašums, ja, bet es domāju, ka šos ekonomiski aktīvos atbalstīt vajadzētu meklēt arī tāpat šīs iespējas, kā ieinteresēt, un es domāju, ka noteikti atrastos kaut kādas iespējas no pašvaldības arī, kuras bieži vien viņas nav, teiksim, nemaksā dārgi arī. Jo mums te šī bāze ir, studenti ir, jā, bet atkal šis jautājums 80%, ka viņi saista savu teiksim, nākotni ar kaut kur citur. Un, teiksim, skatoties uz, teiksim, ko es varētu ieteikt, teiksim, izmantojot šo iespēju, ja? Mums ir partijas līderis Ainārs Šlesers, ja? Kurš arī savā laikā kā jaunietis jau viņš ir ļoti labs un daudz lietas izdarījis, sasniedzis, un es ieteiktu pameklēt, teiksim, šīs intervijas ar viņu un paklausīties un teiksim, iedvesmoties, jā, un nebaidīties arī kaut kādas lietas darīt, tas, kas skar jauniešiem, kad teiksim, tā vide, kurā jaunieši tusē, jā, kādi tev tie draugi un kāda tā vide, kurā tu atrodies, un tādas arī, teiksim, tās vērtības veidojas, kā redzējums uz dzīvi, kaut kāda
motivācija darīt kaut kādas lietas. Tāpēc, to es varētu ieteikt, teiksim, arī jauniešiem paskatīties. Varbūt tās pat mēs kādu dienu varam uzaicināt šo cilvēku, lai viņš pats, teiksim, šeit atnāk un personīgi viņam uzdot jautājumus. Jo bieži vien, palasot komentārus, teiksim, internetā kaut kur, liekas, ka viņš personīgi kādam kaut ko nozadzis, paņēmis un personīgi aizvainojis. Bet tad, teiksim, teiksim, es esmu redzējis, ka viņš ar jauniešiem runā un man, teiksim, tas patīk un iedvesmo. Tā kā šos iedvesmas avotus vajag meklēt. Varbūt diskusijas arī ar kādiem citiem cilvēkiem, kam arī, pieņemsim, ja savieno šīs kristīgās vērtības un redzējumu uz dzirvi, tātad mūsu vārdsargs Irbe, sens jau, bet, tomēr viņš ir ģimenes cilvēks, viņš ir cilvēks, kas ir nesis pasaulē Latvijas vārdu, un viņš starp citu pēc savas konfesionālās piedarības, viņš ir kristietis. Un viņam ir savs redzējums uz dzīvi. Es domāju, ka tas arī, teiksim, šī kultūra un šīs vērtības, ka, teiksim, tas, ko mēs popularizējam, ko mēs sējam, mēs beigās arī pļausim šo svētību. Daudz izskanēja vārds atbalsts. Kā tad jūs plānojat atbalstīt šos jauniešus? Sākumā mēs sapratīsim caur to aptaujāšanu, mēģinot viņu iedzīvināt, kas tad ir tas, ko viņi uzskata paši, kur viņam trūkst šis atbalsts. Jā, šobrīd ir informatīvais. Kad mēs dzirdam šo vārdu atbalsts, pirmais, ko iedomājamies atbalsts, tas būs eiro vai kaut kādas naudas. Ja. Protams, ja, teiksim, tie jaunieši, kas ir jau, tā kā mēs satikām no skolēnu mācību uzņēmumu, ja, viņi ir kaut kādu savu ieguldījumu jau devuši, izdarījuši kaut ko, pierādījuši sevi. Ja? Un tad, teiksim, Vēnspils budžetā, teiksim, tur ir arī budžeta pārpalikums. Ja? Nav tā, ka deficīts vispār tā kā valdībā, ka ir 20 miljārdi aizņēmumu un naudas nav, bet teiksim, mums šis ir tā pozitīvā ziņa, un tad es vienkārši jautājums, ja šīs iniciatīvas, protams, tur jābūt kaut kādai komisijai un kaut kādam, kas pieņem lēmumu, ja, par to, kuras lietas tad atbalstīt, jo viennozīmīgi pilnīgi viss, kas atnāk ar noteikti nevarēs, tā, ķeksīšu pēc atbalstīt, bet ja tiešām ir šie jaunieši sev parādījuši, ir kaut kādā mērā pierādījuši, viņiem ir, teiksim, uzaicinājums tur uz šo dalību izstādē, un tas, teiksim, viņi nokļūst, tas viens ir, ka mēs Vēnspils vārdu aiznesam, bet man liekas, ka mums ir svarīgi arī, ka šie jaunieši, ka viņi aizbrauc tur, viņi redz, arī tur iedvesmojās kaut kādām lietām, un tad viņi atnāk apakaļ, viņi varbūt tās atved vēl 10 idejas, tā kā ķīnieši apbraukā pasauli, un pēc tam viņi ražo to, ko pēc tam pasauli brīnās, kā tad, tā teikt. Kas dos arī idejas. Un runājot arī par to pašu, atgriežoties par brīvprātīgo darbu, manā skatījumā, kas nav īpaši aktuāls arī aktīvs Ventspilī, varbūt viņš ir kādos atsevišķos tātad pasākumu veidos, kas ir tieši aktuālāki jauniešiem, bet mūsu sabiedrība jau ir ļoti plaša, kur ir vajadzīga šī līdzdalība, tā skaitā no aktīviem jauniem cilvēkiem. Un kā viens no nesen dzirdētajiem stāstiem varētu minēt arī attiecībā uz reemigrāciju, ka ir cilvēki, kas ierauga šeit, ka šī nav Latvija. Ne tikai Ventspils, bet Latvija nav province un ka šeit ir iespējas. 4 bērnu māmiņa 16 gadus atrodoties reemigrācijā, atgriežoties Latvijā, ieguvusi izglītību kultūras nozarē, kā pirmo lietu tātad atgriežoties, lai varētu atgriezties darba tirgu, aizgāja, tas ir stāsts par Rīgu, bet pati viņa ir Ventspilniece. Viņa devās uz kādu izglītības iestādi, un izglītības iestādē kā brīvprātīgā, tātad neko par to nesaņemot, veica brīvprātīgo darbu, palīdzot organizēt bērnu pasākumus. Pēc tam iesaistot, viņa ieguva pieredzi, kā tas vispār notiek, kas ir jādara, jo ir tik daudz nianses organizējot pasākumu, un es domāju, ka jūs visu to arī ļoti labi zinat. Pēc tam tālāk, tad, kad bija dziesmu svētki, viņa pieteicās dziesmu svētkiem, arī kā brīvprātīgā.
parādot tur savu iniciatīvu. Viņai tikai dots uzaicinājums nevis vienkārši tur kaut kur pastāvēt, bet būt par projektu vadītāju asistentu. Ko viņai tas nozīmē? Pastāvēt ar stabiņiem būtu sarežģītāk nekā tas, ka tev ir jāraksta protokoli, jādara daudzas lietas, bet kāda tā ir pieredze. Bet tu par to nesaņem neko. Tu neesi... Ko? Tu saņem pieredzi, bet materiālā veidā, kas man par to būs, tu nesaņem neko. Bet parādot sevi pēc šī mēneša, viņa jau saņēma uzaicinājumu strādāt tur dziesmu svētku organizēšanas komitejā. Pēc tam tālāk jau saņemot arī parādot sevi, parādot savu iniciatīvu. Un šobrīd viņa strādā pašvaldības iestādē Rīgā un organizē pasākums, par kuriem saņem atbalvojumus. Tā skaitā arī ņemot vērā viņas labās angļu valodas zināšanas, viņa uzdrīkstās atšķirībā no saviem kolēģiem, arī šobrīd braukāt pa pasauli, pa dažādām konferencēm, kur viņa nebaidās arī angliski runāt. Jo daudzi kolēģi, viņi zina angļu valodu, bet praktiskā šī sarunu valoda, kas nebūtu tieši sarunu valoda, bet labākā līmenī nav. Tāpēc viena no lietām, ko esam minējuši arī programmā, tas ir uzlabot šīs valodu zināšanas jau sākot no bērndārza, un tomēr mums ir arī augstskolā tulku fakultāte vēl joprojām pastāvoša, kur arī kaut kādā veidā arī šie jaunieši varētu praktizēties un dot savu ieguldījumu, nerunājot jau varbūt mēs nerunājam par bērndārzu, bet tomēr vidusskola un tehnikums mums arī ir. Programmā minēts arī par to, ka jūs vēlētos, lai jaunieši pabeidzot vidusskolu prot 4 svešvalodas. Kā jūs šo plānojat panākt? Pirmām kārtām, tātad, kā minēju, piesaistot arī kādus no šo tulku fakultātēm. Un par čigānu valodu varbūt īsti tā kā ne. Mēs uzskatām, ka Ventspils vēl joprojām ir strateģiskais tranzīta punkts, un mēs redzam šos ceļus, kas ir vērsti gan uz Zviedriju, gan uz citām Eiropas valstīm. Šī svešvalodu mācīšanās notiktu skolās, stundu laikā vai pēc stundām? Skolās tāpat tās ir jau latviešu valoda ir dzimtā valoda, angļu valoda ir kā otrā sveša valoda, vēl var izvēlēties vācu, kaut kādu franču iespējams kaut kādās skolās, jā. Te jau tāpat tās ir 4 valodas. Vienkārši, es domāju, katra valoda ir bagātība, un jo ātrāk, teiksim, tu sāc viņu apgūt, jo tev tas vienkāršāk ir. Teiksim, mums ir saskaroties ar ukraiņiem, ja, kuri atbrauc šeit, viņi nezināja vispār latviski ne labdien, ne paldies. Tad pēc kaut kāda īsa laika bērni, kas bija, cik viņiem bija, kaut kādi 6 gadi. 10 gadu vecumu praktiskais piemērs ir tas, ka nevis viņu vecāki sāka runāt latviešu valodā, bet tieši bērni, pateicoties tam, ka viņi atradās latviešu vidē. Runā bez akcentu. Un tātad līdz ar to, jo ātrāk kaut kādā veidā šī valodas apguve varētu sākties, jo tas arī varētu tātad uzlabot šīs valodas prasmes. Vien tiek runāts par to, ka jauniešiem ir ļoti liels spiediens jau no šī brīža mācībām, vai šis nevarētu palielināt stresu jauniešos, ka viņiem ir jāapgūst vēl vairāk nekā šobrīd? Jautājums, kādā formātā tas tiek arī organizēts, arī uz jauniešu māju, tātad dodas apmaiņas studenti. Un tātad vai tam obligāti ir jānotiek tādā formātā, ka tā ir mācību stunda, vai arī tie varētu būt arī kā sarunu klubi? Jo viena lieta ir tas, ka es spēju lasīt, es spēju uztvert informāciju, bet cits ir tas, ka es praktiski varu šo valodu arī praktizēt. Tikpat labi arī ņemot vērā digitālās iespējas, vai obligāti tam ir arī tādam klubam un šiem sarunu biedriem arī ir jābūt formātā, ka viņi atrodas vienā telpā. Tikpat labi tas varētu tikt organizēts, bet tās sarunas varētu notikt arī attālināti. Tātad jaunietim atrodoties Ventspilī un viņa sarunu biedram kaut kur citur. Brīnišķīgi, paldies! Bieži vien tiek dzirdēts no jauniešiem, ka viņiem neinteresē un viņi neusticās politiskai sistēmai. Kā jūsu partija plāno stiprināt jauniešu uzticību un interesi politikai? Šeit es gribētu, tā kā man arī savā laikā ir pieredze gan strādājot ārzemēs un tur runājot ar šiem cilvēkiem, šajā gadījumā tā bija Zviedrija.
Un šis cilvēks, viņš jau tajā laikā, viņš bija gados, viņš prasīja, kā jums tur Latvijā, visu kaut kādas nostāstas dzirdēt, bet, kā teiksim, es ar tajā laikā jaunietis biju, man kaut kādi, varēja būt kaut kādi 25, 30 gadi, ja. Un man ir palikuši šie viņa vārdi atmiņā, ka viņš teica, kā cilvēki brauc projām, viss ir slikti gandrīz, ja, maz dzimst un daudz brauc prom un tā tālāk. Un šie viņu vārdi, viņš teica, bet nevar visi braukt projām. Kurš tad cels to kurš pārveidos, kurš būvēs to labo nākotni, kurš mainīs tās lietas, ja visi tikai aizbrauks projām. Un šeit ir arī, teiksim, tas ir sākot no pasākumiem, ja, kur jauniešiem bieži vien, ko es esmu novērojis, ja, ne tikai jauniešiem, jo kuram cilvēkam ir tendence, ka gribās atnākt un būt šim patērētājiem. Atnākt uz kaut ko gatavu, kur kāds ir sagatavojis dzimšanas dienas svinības, tur pasākumu, koncertu, tā tālāk, kāds viss ir padomājis, viss organizējis. Un, tā teikt, nedod šo piepūli no savas puses. Vajadzētu mēģināt mums kaut kā, pašiem sevi tā kā, motivēt, varbūt tās kļūt par šiem ģeneratoriem. Un tad, kad tu zini, ja tev kaut kas labi sanāk, tad tev ir prieks par to, ka tev izdevās. Tev ir varbūt motivācija, nākošais es gribētu vēl labāk. Un tev rodās jaunas idejas, kā tu varētu to labāk, vai kāds cilvēks var piesaistīt, uzrunāt un tā teikt. Un šie tā teikt, pozitīvais rezultāts, tas dod iedvesmu nākamajiem kaut kādiem soļiem un darbībām. Un tādā veidā, lai viņi jau aktīvāk būtu. Un tad mēs nevaram braukt projām un atstāt visu pašplūsmā. Bet kāds bija tas pamatjautājums vēlreiz? Kā jūsu partija plāno stiprināt jauniešu uzticību un interesi politiskajai sistēmai? Ka šāda veida diskusijas, vai viņām ir jābūt tieši vienmēr pirms vēlēšanām, kāpēc kaut kāda veida diskusijas, pat ja viņas skatās ierakstā, varbūt uzlabosies internets un skatās tiešsaistē arī uzdodot tos jautājumus, varētu būt biežāk. Un tā informācija, arī tā informācijas tā tad apmaiņa. Jo tomēr kaut kāda daļa sabiedrības varbūt nebūs Instagramā, nebūs TikTokā. Bet tāds viens piemērs, paskatoties, kas man patiesībā būtu interesējis, un es labprāt būtu apmeklējusi pagājušā gada jūlijā šeit pasākumu, kur bija runa par brīvprātīgo darbu. Bet, ja informācija par to pasākumu, kas notiks 2. laikam jūlijā, mājaslapā Ventspils parādās 1. jūlijā, un man neviens par to iepriekš nekur neko nav teicis, jo arī šī sadarbība par NVO sektoru, tātad, ko es jūtu, ka nav šī komunikācija, tātad es nesēžu un neķemēju mājaslapu, meklējot informāciju, kur tad es varētu šodien doties. Jā, šī uzticība tā, protams, ir rodās tad, kad, ja tu pats esi tur iekšā, ja tu skaties no malas visu laiku, tad tev, ir tāds teiciens, ja tu zini, ka var izdarīt labāk, tad nāc un izdari to labāk. Un tad tas ir, teiksim, arī jauniešiem būt aktīviem, un ja tu redz, ka var labāk, un kāpēc, teiksim, jaunieši, protams, viņiem ir enerģija vairāk, viņiem ir varbūt idejas kaut kādas, kaut ko redzējuši, un viņi var veidot šo vidi labāk, un arī tas skar arī politiku. Ja? Ja mēs paskatāmies vecākam paudzēm, tad paskatās panorāmu, viss ir slikti, un labi, tas, ka pensija laikā atnāk un ir, teiksim, par ko dzīvot, tas ir paldies Dievam, bet, teiksim, tie, kas šī brīža jaunieši, bieži vien ir izskan šis viedoklis, ka vai sagaidīsim to pensiju. Tāpēc, kurš gan cits, ja ne mēs, un kad, ja teiksim, ne tagad, ne tajās vēlēšanās un ne tajās reizēs, kad ir šī iespēja kaut ko mainīt, kaut kādā veidā paust savu viedokli, savu nostāju, un tad galu galā tad arī iet šajās politiķa rindās, jā, tā kā, un veidot. Mēs zinām, ka ir jauniešu saime, ir šie jaunieši aktīvie, bet tur arī viņi nav daudz.
šogad ir pārvēlēta jauniešu dome, vai pareizi? Jā. Un pārstāvētas ir visas skolas. Daļa. Ir daļa, tātad, kā šī jauniešu, cits ir arī strādāt, arī viņam sadarboties ar šo pašu jauniešu domu, ja viņi ir kā cilvēki, tātad, kas iepazīst arī šo pašvaldības darbu, tad kādā veidā viņi paši ir aizgājuši, ir iepazinušies, kas ir kādā veidā pēc tam esot katrs savā izglītības iestādē un dodoties arī uz tām izglītības iestādēm, tātad, kuras nav no viņu vidus pārstāvētas, viņi varētu informāciju aiznest saviem jauniešiem. Labi, paldies. Bieži vien mūsdienās izskan vārds mobbings. Tad kā jūs plānojat cīnīties ar mobbingu, diskrimināciju un sociālo atstumtību jauniešu vidū? Arī līdzcilvēku attieksmi vienam pret otru, vai tas, kas man sēž blakus, arī man ir vērtība. Tās arī ir šīs pašas, mēs atkal atgriežamies pie vērtībām. Jo, ja kāds tiek uzskatīts, ka viņš ir zemāks, ka viņš ir sliktāks savu sociālā stāvokļa vai kaut kā cita dēļ, tā arī ir vērtība. Tāpatās, tā kā tika pieminēts attiecībā uz to, vai to vecāku gada gājuma cilvēku, to pašu pedagogu ir jāciena, vai arī ar viņu var runāt kā ar kaut ko citu. Tad, ja var atļauties runāt necienīgi gan ar vecāku gadu gājumu cilvēkiem, kāpēc tas nenotikt arī starp tiem pašiem jauniešiem, ja tas otrs ir, nevar pat jautājums, kā jaunieši uzskata viens otru. Un tā tad atkal par vērtībām, ka tas, kurš man sēž blakus, katrs, kas atrodas šajā telpā, ka tā ir vērtība. Tas jaunietis, kurš atrodas ar mani vienā klasē, ka viņš ir vērtība. Un viņam ir kādi talanti, ko viņš varētu attīstīt. Jautājums arī šis pats mobbinga jautājums, cik ļoti viņš ir arī tas, kas būtībā tam jaunietim, pat ja viņš ir radošs un viņš ir talantīgs, bet viņš nevar, tas viņam traucē arī izpausties. Šīs vērtības, un arī pavisam nesen es runāju ar cilvēku, viņi teica, teiksim, tas, kas skar cieņu pret skolotāju, kurš tev dod zināšanas, kurš, lai kāds viņš ir, varbūt tās netik moderni apģērbies vai vēl kaut kādas viņam savas īpatnības, varbūt cilvēkam katram, ja. Bet vienmēr ir, tā teikt, šī cieņa, jo viņš iedod, šis cilvēks, viņš iedod tev makšķeri, lai tu varētu šīs zivis ķert, vai tā ir matemātika, vai tā ir fizika, vai tā ir ķīmija, vai tā ir bioloģija, vai jebkuras cits priekšmets, ko mēs apgūstam, vai valodas, ja. Un bieži vien, es domāju, arī jaunieši, arī tie, kuri varbūt kuriem patīk šīs lietas, kuri varbūt iet arī šī izglītības sistēmā un gribētu būt par skolotāju nākotnē, teiksim, redzot šo katru nākamo paudzi, kas nāk un teiksim, to attieksmi, viņi pasaka, paldies, es laikam tomēr es kaut kur, citur. Un šīs lietas, teiksim, attieksmi pret sirmajām galvām, pret tavu skolotāju, pret tavu darba devēju, tas tiek ielikts šajās vietās, ko saucam par ģimeni, ja? Šīs sabiedrības mazākā šūniņa, un tas ir tas, no kurienes it kā mums vajadzētu atgriezties pie pirmsākumiem, pie saknēm un tās labās lietas mēģināt kultivēt un atgādināt un veidot mums tos jauniešus tādus, lai viņi būtu, lai nebūtu tā, kad spārdi viens, tur 5 spārdi vienu ar kājām, ja, Un to mēs redzam arī, teiksim, tās pašas filmas, ja? Tās lietas, kas ko mēs vairāk redzam, no tā mēs iedvesmojamies, un jo vairāk mums to rāda, jo mums vairāk liekas, ka tas ir normāli, un cilvēki tiek pieradināti. Tāpēc labāk pieradināt sev un savus bērnus pie šīm labajām lietām. Jā. Mūsu diskusijas laiks tuvojas noslēgumam, tāpēc varbūt ir kāds jautājums no jauniešiem.
Jums programmā bija rakstīts par nevalstiskām organizācijām, ka jūs gribat veicināt sadarbību. Ko tieši jūs redzat, ko pašvaldība varētu darīt, kam būtu jāmainās, ko jūs gribētu uzlabot? Jo jūs paši strādājat arī nevalstiskā organizācijā, arī mēs esam nevalstiskā organizācija, un mums tas tiešām būtu svarīgi redzēt tādu atbalstu no pašvaldības un tādu skaidru redzējumu, ko jūs gribētu darīt. Tātad bija šis NVO centrs, kas arī atsevišķi rakstīja projektus, rīkoja pasākumus un apkopoja kopā nevalstiskās organizācijas. Šobrīd, ņemot vērā, ka es darbojos biedrībā, kurai ir sociāla rakstura, novirziens, vairāk vismaz 2 reizes gadā tad sociālais dienests cenšas savākt kopā šīs nevalstiskās organizācijas, kas tieši darbojas sociālā sfērā. Tomēr arī, pieņemsim, šīs sociālās sfēras biedrības rīko pasākumus, kur varētu iesaistīties arī jaunieši, bet sociālais dienests nav tas, kas varētu rīkot un vakt. Tas būtu neatbilstoši. Tad varbūt paaicināt arī jūs, tātad kā biedrību, uz šāda veida tikšanos. Līdz ar to ir vajadzīgs kaut kas vairāk, kas apkopo šīs biedrības kopumā. Varbūt arī kaut kādā veidā stimulēt, uzrunāt, lai šāda veida nevalstisko organizāciju centrs, kas varbūt arī tikpat labi varētu arī pulcēties šajā vietā, mudinot tādā veidā arī jauniešus iesaistīties tajā, ka viņi redz, ka te vēl atnāk kādi citi cilvēki, varbūt ne viņu gada gājuma arī, bet viņi varētu uzzināt kaut ko vairāk, ko dara nedzirdīgo biedrība, ko dara varbūt represēto biedrība, ko dara kādas citas sabiedrības grupas un kā jaunietis var būt noderīgs un visā tajā iesaistīties. Un arī tā pati informācijas nodošana. Cik tā maksā, varbūt tas nebūtu izšķirošais, bet cik maksā tieši summāri nomainīt mājaslapā, pielikt saiti un pastāstīt, ka Ventspils augstos studentiem. Šeit ir jauniešu māja, un viņi nonāk un uzzina par šo piedāvājumu. Tehnikuma mājaslapā. Tātad tur arī ir kādas aptāvis, ko tehnikums jau ir veicis, viņiem kaut kādīgi tas ir izdevies. Tātad varētu arī viņi aptaujāt par kādām tieši jauniešu sfērā aktuālām lietām, ne tikai par mācībām šīs aptaujas veikt. Arī paskatoties 6. vidusskolā, oktobrī kāds no jauniešu mājas pārstāvjiem laikam apmeklēja, tad, kad bija skolu pārvaldi, tad, kad bija labo darbu nedēļa. Laikam, kad 12. bija apmeklējums, bet 13. datumā kāda cita nevalstiskā organizācija veica sabiedrisko akciju un piesaistot ziedojumus, un tur bija noteikti vajadzīgi brīvprātīgie. Jautājums, vai tie jaunieši kādā veidā viņi varētu uzzināt par tādu akciju un par to, ka viņi būtu ļoti vajadzīgi. Tātad informācija. Mēs atgriežamies pie informācijas, un informācijas ievietošana kaut kur, tas nebūtu tas, kas maksātu 1000. Paldies! Mūsu diskusija ir noslēgusies, mums laiks ir beidzies. Paldies, ka ieradāties, paldies, ka atbildējāt uz mūsu jautājumiem. Uz tikšanos vēlēšanās! Nē.